Nu, palielam šitais te viss vakardien tika notīrīts, kur, jā, drāžu birst. Viss mastika, viss gumija, jā. Un tīri tā, lai varētu redzēt konstrukciju, atrast metinājumu punktus, vietas, vispārējo, jā. Un reku šo te detaļu novaru nost, reku tur viņi ir. Tad novaru šito detaļu nost. Lai vieglāk saprast, jā. Šādā te stāvoklī viņi ir apmēram. Bet mums šito detaļu nevajag. Mums vajadzēs abus grīdas padeļus no šajienes. Šo te detaļu mums vajadzēs. Varbūt ne tādā izmērā kā viņi ir, bet lielam jā. Šeit viņi bija. Šeit stiprinās tiltu vietā aizmugurē. Nu, nedaudz smilšu trūkumu būs labi. Tad ir šitā te detaļa no šajienes. Nu, šitās mums teorētiski arī vajadzētu gabalu. Viņi te arī ir rūsas skārta. Skatīsies, kur ir labākā, un to saremontēs un liks iekšā. Viltu vieta, bet pats šitais kronšteins, lai izrūstētu, nu tur es nezinu, kam jānotiek. Nu, palielam tas, kas šodien būtu jāizdara, ir vienkārši jāturpina. Gan jau urpsim nost šo lielo lonžeronu. Patiesībā viņu vajadzētu visu urpt, jo mums vajag visu grīdas paneli, pārlikt uz to mašīnu. Šeit ir jāatvieno vaļā. Te visticamāk visu to urps vaļā. Bet varbūt arī to darīs no iekšpuses. Tāpat vajadzēs caurums metināšanai tai grīdai, un grīda bišķi plānāk ātrāk urpsies. Un iespējams daļu no šī lonžerona vēl paņemsim. Jāskarās, kādā stāvoklī ir uz tās mašīnas. Kur te viss jāurp vaļā. Kur ir atlocīta. Te visu urps vaļā punkts pa punktam. Lai dabūtu šito paneli ārā. Un priekšējām panelim atlocis man šeit ir uz iekšu. Es jau arī notīrīju. Šeit ir priekšējām panelim te jāurp vaļā. Un redz, kur jau ir remontēts bijis kaut kas. Jau no vēl citas virsbūves šitā daļa ir metināta un likta iekšā. Tagad viņi būs jau uz trešās virsbūves. Trešās ģenerācijas Frankensteins. Tā ka jā, ķeramies pie darba palielam. Jānokaļ visu, ko var nokalt kaļam. Pārējo ar fleksi. Mums es skriegu nākamos. Nu, pasaku stāsts, ne? Vienīgi caurumu tieši. Būs jāmetina grīda. Nāves ēnā. Šis ir reāli game changers. Spēles mainītājs. Palielam viss ir iztīrīts. Viņš pārbrauks vēl ar fleksīt un vispār būs pa skaisto. Un finišā vēl ir smilšu trūku, rūsu izsmilšos visu ārā. Viss sametinās un būs stīgā ar M-komplekti. Nu ko, tu bez acīm paliks. Te jau rakstīts. VR Eyes Protection. Max RPM
12,500. Tas jau tā kā rotarija motoram. Nu, tu veic nelamājas. Es ko grūti būs montēt. Oi. Nē, nu tur reāli būs čakars. Vēl tas, ka te pīks, vai domās, ka viss te lamājas. Te ir kulturāli cilvēki. Nu, un cik tad bezskiņš attīst? 12,000. Mēs esam 500 apgriezieni zem limita. Tas nozīmē, ka mēs nepaliksim neredzīgi šodien. Kāds špaktelēs caurumu ciets liekas tur, ne? Kas tās par nezaņķībām? Akmeņi. Iekšpusi paverās skats, var redzēt punktus, redz, kur punktu metinājumi, kur iet. Šie mums ir vajadzīgi, viņi te iet šeit, tad paiet zem šitā stiprinājuma, diemžēl. Bet šā vai tā mēs viņus visus urpsim nost, lai varam iztīrīt visu rūsu starpā viņiem pilnībā ar smilšu trūku. Un jā, viņus jāizurb, tad te varēs izurbt tālāk. Tā ir detaļa, kas ir apakšā. Šis te lonžerāns, kas ir. Tur mēs arī urpsim nost, lai varam šitos mukus sataisīt un arī iztīrīt visu rūsu, kas ir starpā. Un tad jau arī izlemt, kurš no lonžeroniem ir labāks, to arī liksim virsū. Šis krāsas stiprinājums. Man šeit prātīgāk būtu viņu urpt to apakšpuses vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka grīda ir plānāk, ātrāk izurpsies. Un otrkārt, pēc tam, tad, kad mēs viņu visu iemetināsim iekšā mašīnā, mums arī tad viņu nāksies metināt atpakaļ no apakšpuses, jo tur būs caurumi, bet šitam stiprinājumam nebūs izurpti urbumi pareizi. Un tagad mēs viņu piemetināsim, mums šitien būs daudz grūtāk tikt noslīpēt tos metinājumus nekā no apakšpuses. Tāpēc no visām pusēm gudrākais ir šito urpt no apakšas un šito urpt no augšas. Vietās, kurās īsti labi netikām klāt, izsīrīs ar urbīša, grāž pirstu galu. Šķīvi. Labi, bišķi profesionālāk. Slikti, ka te pārklājās tie. Šitais ir virsū šitajam, un šitais arī ir virsū šitajam. Tā ka reāli šitais stiprinājums, gribot, negribot, ir jāvar pa lielam no augšas. Tā arī darīsim. Ka te jau gandrīz ir caururps šitais. Viņš profesionālāk. Cits skats uz dzīvi reiz. Šitās ten ir nervu puteklīgas vietas, redz, kur ir smuki metinājums.
metinājums pa lielam vienādās atstarpēs. Un tad ir metinājums un metinājums uzreiz. Kurās vietās, kur grūti redzēt, reāli šitais. Tā, besi ārā, tu izurbi un aizvien turās, un tu nesaproti, kāpēc turās. Tur ir sen izurbts, bet turās tā, ka tur nebūtu urbts. Un izrādās, tur blakus ir vēl viens. Nezinu, vai viņi tur viņiem šķita, ka viņi nesametināja un uzreiz rūpnīcā vēl vienu piemalca blakus. Nezinu, kāpēc tā ir. Bet jā, besi ārā šitais. Labi, sāksim ar lonžeronu gan jau. Visu pēc kārtas. Jā, un tālāk viņš paiet apakšā arī zem šitās detaļas. Jā. Tā, ka šito detaļu reāli jāsāk. Pat, nu tā, viņa ir pirmā jādabū nost. Skumīgi. Nu neko, turpinam urbt. Prasītos garāku urbi. Šitais reāli pa īsu. Sanāk, kad atspiežās urbis un jātur slīpi. Un tas galīgi neder. Mums vajag garu urbi. Ko var ar īso, pēc tam braucot pusdienās, nopirks garāku urbi. Un tad visas lietas atrisinās. Ko mēs vēl varam izurbt? Šitos, ne? Šitais visu var jānorb nost. Šitie metinājumi ir domkarta vietai. Otrs sanāk tieši zem šitās vietas. Tas ir viss jāurbaļā. Un palējām viss šeit jātur. Nav ko baigi tur raudāt. Varat iekāpt iekšā volķī. Atas stūri tā valda. Šitais jau viss arī būs jāurbaļā. Daži te ir laikam, tur vēl ir metināts ar metināmiem. Jū. Kāds te kaut ko ir taisījis. Izskatās visticamāk šito te fragmentu tieši mainījis. Visu mašīnas platumā gan jau. Jo šī ir standarta vieta, kas šitām mašīnām 740. 940. Volvo izrūsē. Šī te vieta. Te aiziet, sanāk 3 paneļi kopā. Un šitās te puses. Nav šitā te glāze šitajā vietā. Jā, tad šitiem parasti jau sākās tā rūsīt kā. Te tek ūdens, sasūcās, mitrums. Ja jau ieslēdz, tad jau jāstrādā. Kas te nu būs filmēs un nestrādās. Tā jau būs kaut kāda necieņa. Pēdāk laiks. Laiņa slīpmašīna. Racis, te būs īsts fleksējiens. Tagad mēs redzam šo te punktu. Tur bija paslēpies vēl drusciņi. Daudz urbis iegādāts. Te garš kā.
tiksim visam klāt. Viss ir perfekti. Jāsāk darboties. Jāsāk urbt. Jā, šitās vietas gan ir grūti saprast. Vēl viens. Satisfying brīdis, kad viņi dabū nost. Iekšpusē rūsas nav. Nu ir, te starpā. Starpā, jā. Redz, smilšu strūku iztīrīs un vispār būs stīgā. Ja tu šito detaļu nenorbi nost, kā citādi to var iztīrīt rūs, kas ir te starpā. Nekādīgi. Un galvenokārt mašīnas arī sāk rūsēt no šīm vietām. Tas ir tas, kur rūs sākās. Vēl, protams, ir šitādas vietas. Te jau arī bija lonžeros no otras puses. Tur arī tā rūsa sākās. Atsevišķi to visu iztīrīs, būs vienkārši jauna mašīna. Airflexīti tagad aptīrīsim. Redzēsim, kur visu stiprinājumu šitam norupsim. Šito līdz galam pabeigsim urpt. Vienkārši superīgi, ideāli diena, lai sadalītu Volvo pa detaļām. Jā, un tagad notīrīsim šīs te vietas, kurām mēs netikām klāt, lai varam viņas aturpt. Caurums grīdā. Tā rūsiņa ir pašā sākuma sadījā. Virspusē ir rūs. Tīri tā, tiem, kas nesaprot, šis ir priekšējā vadītāja krēsla, aizmugurējies kreisās puses stiprinājuma punkts. Te skrūvējās krēslas. Te nāk kaut kas vēl. Kaut kam te vēl jābūt. Te arī. Te. Un sanāk šeit ir pakaļējies beņķis. Jā, te ir aizmugurējis krēslas. Ok, šireiz. Āfrikas malārijas vēl nav izklapots ārā. Mēs iekšā vai vērtāk. Iekāp iekšā loviķi.
tā notiek lietas citādā garāžā. Un tagad nākamais dublis, par cik mums viss detaļas no salona pa lielam ir izurkts ārā. Atgriežamies atpakaļ pie iesāktā, kas ir mūsu lielais lonžerons. Redz, kur viņš iet. Un te kaut kur, vai arī te, ieties ļoti iespējams, ka tie paši metinājumi arī ir tā kā cauri 3 bleķiem bijuši sametināti. Kaut kur te mūsu tas lonžerons iet. Visticamāk, tā arī šķiet, kur skatoties. Jā. Visticamāk arī ir. Pāriesim pāri ar flekšu drāšu diršu šitam un redzēsim, kas mūs sagaida. Eye protection switch on. Nu jā, cits metinājums neredz. Tā kā visticamāk tā arī ir, kad 3 bleķi kopā ir metināti rūpnīcā. Tā ka tas nozīmē, ka šie paši ir jāurbi dziļāk, vēl cauri šai grīdas pamatnē. Nu jā, tev mums vajadzētu, ko mums vispār vajadzētu. Jāpadomā bišķiņ loģiski. Sanāk, ja mums šitais viss ir atturps, šis ir aizmugurējais grīdas panelis. Viņš iet. Mums viņš ir jāaturbi nost no priekšējā. Viņš ir atturps no lonžerona. Tad jātur viss šitā te mala, kas ir no otras puses. Un tad mēs te ar šito te paneli dabonam ārā. Vai ne? Jā, vēl rūpnīcā ir kaut kādi puļi dzirdu dzēruši. Redz, kur iet metinājumi. Vigur. Kas tas ir, Volvo? Made in Švēden. Lai gan šitais nebija Švēden. Šitais bija kaut kāds Bulgārijans vai kaut kas tāds. Nu labi. Joks pie manis, atpakaļ pie darba. Šis ir vislabākais punktu metinājuma urbis, kāds vien ir izdomāts. Ar nosacījumu, ja tas panelis pēc tam ir jāmet ārā. Neies jau te spēlēt spēlītes. Izvilksim šitos te 2 punktus. Te vēl. Te ir, redziet, dubultā grīda saucamā. To no otras puses nevar norbt. Ja mēs griezīsim lonžeronu šeit, tā iemesla dēļ, izvilkt līdz šejienei, lonžeronu nogriezīs nost, un tad mēs tiksim klāt izvilkt šitos, kas ir grīdais, stiprinājumi. Bet izskatās, ka drusciņi jāuztrina urbis. Nav tas kampiens vairs. Lai gan izstās reāli labs. Trešajā riba, kuram vajag 20 eiro.
Mēģinām tik klāt domkrata vietas šiem te stiprinājumiem. Redz, kur jau uz vienu redz. Redz, kur šie te ir grīdas panelim priekšējiem, šitie ir šitam. Tagad vēl šito sliekšņa daļu atlikušo noņemsim nost. Tur jau ir noslīpēti. Un jānoklapē vēl. Viss. Tagad te vēl jānotīra ar graušu biršti. Un tad jau mēs redzēsim, kas te kā savienojās. Šitā puse ir vaļā. Mums ir nost. Tagad tiekam klāt šiem te visiem metinājumiem. Un tur viņi šitos te noņemsim. Tejienei kaut kurienei. Tur kaut kas drusiņ iekšā. Un tad viss aizmugurējais grīdas panelis šajā pusē ir mūsējais. No tam panelim būtu drīz jākrīt nost. Filmē šitos, šitais ir ļoti svarīgs moments. Apsties, kā atvērās. Uz līmi tik vien turās. Šarēt. Tikai līmi viņi tur reāli. Vajag atstāt saulītē 5 minūtes. Jā, tev vajadzētu ar nāzi tā nogriezt. Nav tik ās nazis. Jā. Nogriezt. Viss. Esat redzējuši golfu grīdas pakārtādā izmēr. Džingalingadingadinga. Šī grīda varēs vadāt vēl simtiem sieviešu un vīriešu. Varēs strādāt par taksi +2. Ko jākā bolbiķi iekšā, ne? Izskatās jau, ka tikai uz šiem punktiem. Otrā pusē viņš ir vairāk pieķets. Tas jāurbi ir no tās puses, lai mēs redzam, kur urbt. Un kas visticamāk arī ir šie metinājumi. Jā. Var arī urbt no šejienes. Un tad viss tas jāturp un šitais panels arī ir mūsu. Diemžēl šo detaļu mums arī visticamāk vajadzēs, tāpēc mēs viņu nedrīkstam dabojāt. Tāpēc arī jāurbt. Čamba. Jā. Lasiņu dēļ tika projekt. Tieši.
Jau vaļā viss tā puse ir pilnībā. Izāda kāju vienkārši. Tagad tik otra puse palīdz. Otra puse jānāk vaļā, ja vien kaut kur ir vēl šitā metinājuma. Kur jāslīp ārā. Trīs, 2, 1. Kā jau citādā garāžā, viss notiek ar pirmo piegājienu. Nu ko? Priekšējais grīdas panelis ir iegūts. Pat diezgan labs reāli, ja neņem vērā šo te remontu. Mēs viņu varbūt pastiprināsim, iespējams, uzliekot nedaudz vairāk metinājumus, jo citādi garāža ir par kūstošu metālu. Šeit ir 2 paneļi, ir tā te. Pa lielam šādā izmērā gandrīzai viņi arī mainīsies nostāju mašīnai. Jo tur viņi ir daudz sliktākā stāvoklī. Nu ko, paskatās, vai tad īsts skaistums. Šādi te paneļi iegūt. Bet ja vēl nebūtu sarūsējuši, vispār mums izdarīt. Tagad rīcības plāns. Patīrīs vēl lieko bišķiņu visiem, jā. Tad sametinās tos caurums. Tad lidinās iekšā smilšu trūkas kamerā. Un tad gruntēs. Un būs stīgā. Stīgā.